Re! Viss ēters ir te! Šīs nedēļas Krievijas paziņojums, ka līdz 2018. gadam tā pilnībā pārtrauks savu naftas produktu tranzītu caur Latviju, dažām amatpersonām nebija jaunums, savukārt citas par to pauda izbrīnu. Latvijas dzelzceļš, piemēram, apgalvo, ka jau tagad aktīvi gatavojas piesaistīt kravas no citām valstīm. Uz vēl aktīvāku rīcību ne tikai Latvijas dzelzceļa, bet visu ostu vadību. Un valdība aicina biedrība Baltijas asociācija transports un loģistika. Tās vadītāja Inga Antāna mums pievienosies studijā. Labrīt! Labrīt! Pa dzelzceļa pārvadāto kravu apjoms šobrīd samazinājies par piekdaļu, savukārt ostu apgrozījums par te 14%. Vai tas, ka aicināt valdību, ostu vadību un arī citus tranzīta nozarē iesaistītos, tātad sēsties pie viena galda un problēmu risināt, liecina par to, ka šobrīd, kā saka, cilvēki atbildīgie sēž rokas klēpī salikuši. Patiesībā tāds diezgan krass kravu apjomu samazinājums iezīmējās jau 2015. gadā, vismaz Ventspils ostas virzienā. Par situāciju mēs informējām gan atbildīgās amatpersonas, lūdzām arī nekavējoties runāt par konkurētspējīgiem tarifiem, pārskatīt tos un radīt vienoto piedāvājumu. Šobrīd mēs esam 16. gadā. Es uzskatu, ka kravu apjomu kritums Latvijā ir dramatisks, it īpaši ņemot vērā to situāciju, vai respektīvi Krievijas pēdējo paziņojumu par to, ka līdz 18. gadam vispār varētu pārtraukt naftas produktu virzību caur Baltijas ostām, tajā skaitā Latviju. Līdz ar to mūsu asociācijas un mūsu uzņēmumu ieskatā tā esošā situācija iezīmējas nozarē visai dramatiska, it īpaši ņemot vērā to, ka tranzīta nozara ir otra lielākā un vēsturiski visnozīmīgākā Latvijas nozara, un tā gadā Latvijas ekonomikā ienes aptuveni miljārdu eiro. Un tad ir bijusi darbība vai nav, kā jūs vērtējat? Es teiktu tā, vismaz presē un no amatpersonām izskan, ka tiek darīts, ka tiek gatavots vienotais piedāvājums, ka tiek gatavot konkurētspējīgi tarifi. Es teikšu, ka ne mani, ne mans uzņēmējus šobrīd neviens nav informējis ne par to, kāds izskatās šis vienotais piedāvājums, ne kāds ir šis konkurētspējīgais tarifs. Šobrīd faktiski ir jābūt gatavam Latvijas dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānam. Šobrīd mums šī plāna nav. Šis dokuments ir ļoti svarīgs, lai mēs saprastu, kā tālāk attīstīt Latvijas dzelzceļu. Šobrīd bija jābūt vienotajam piedāvājumam uz Ķīnas samitu, kas notiks Latvijā novembrī, no 4. līdz 7. novembrī, kad Latvijā ieradīsies, pasaules lielākās ekonomikas premjers. Mēs esam septembra 2. pusē, ja var tā teikt. Es neesmu redzējuši šo piedāvājumu. Taču es gribu teikt, ka piedāvājumu nevar izstrādāt bez uzņēmēja iesaistes, bez stevedoru iesaistes, bez to uzņēmēja iesaistes, kas strādā ostās. Līdz ar to man šobrīd ir baža par to, ka tas vienotais piedāvājums, ja pat viņš ir, mēs neesam viņu redzējuši, mēs neesam par viņu diskutējuši. Novembrī mums ir vienīgā iespēja Ķīnas uzņēmējiem parādīt to savu piedāvājumu izcilo. Tāpēc mēs arī šobrīd neredzot neko no šā, mēs esam aicinājuši atbildīgās amatpersonas un valsts augstākās amatpersonas aktīvi iesaistīties mums palīgā. Tas, kas izskan publiski, ka šobrīd Latvija kopā ar Krieviju, Baltkrieviju, Kazahstānu jau ir sagatavojusi kopīgu piedāvājumu vienotu tarifu Ķīnai dzelzceļa pārvadājumiem no Ķīnas uz Latviju caur Latvijas ostām. Tad realitātē šāda piedāvājuma nav? Iespējams, ka ir, un iespējams, ka atbildīgās amatpersonas to ir izstrādājuši, un visu cieņu viņam par to. Taču uzņēmēji, tie, kas reāli pārkrauj tās kravas ostās, tie ir tie, kurām ir šī infrastruktūra. Mēs neesam redzējuši. Katrā gadījumā, ja es runāju par Ventspils ostas uzņēmumiem, tad mēs neesam iepazīstināti. Un tieši tā ņemot vērā, ka novembrī, tas ir pēc mēneša, pusotra mēneša, ir šis samits, kas ir fundamentāli iespēja Latvijai, tieši tāpēc mēs arī cēlām trauksmi, kas notiek, tad sēžamies visi pie viena galda. Turklāt es vēlos arī norādīt, ka mēs nesēžaties pie viena galda? Kas līdz šim ir bijuši tie traucēkļi? Man ļoti grūti komentēt. Ja? Es esmu vairāk kārt no asociācijas puses piedāvājis savu palīdzību. Uzrakstīt, izpētīt, salikt kopā, apsēžamies pie viena galda, uzliekam uzzīmēm, ceļu no A līdz B, kur ir problēma. Ja? Līdz šim amatpersonas to ir uzskatījuši, ka tās ir viņu iespējams pienākums, atbildība, bet šobrīd, kā es varētu teikt, ka visiem mājas darbiem ir nodošanas termiņš. Un tas nodošanas termiņš ir jau iestājies vakar, ja tā var teikt. Ja šis vienotais piedāvājums ir izstrādāts, kā saka amatpersonas, un tā izstrādē nav iesaistījušies uzņēmēji, tad cik dzīvotspējīgs ir šāds piedāvājums?
Jebkurā gadījumā, ja šajā piedāvājumā nav iekšā Stividora pakalpojums, nav iekšā Stividora izcenojums, tas nozīmē, ka tas nav galējais piedāvājums. Viņš nevar būt teikt mēs ķīniešiem, lūdzu, šeit ir piedāvājums, jums ir šāda cena no punkta A līdz punktam B, un jums tik un tik izmaksās kravas nogāde, teiksim, līdz Ventspils brīvostai un tālāk uz Skandināviju. Bet to neviens nav jums prasījis arī šobrīd jūsu to tarifa variantu? Šobrīd nav prasījis, līdz ar to pēc ir arī šī bažu mums. Reāli atgriežoties pie tās situācijas ar kravām, kāda ir tā situācija, ko jūs izjūtat, jūsu pārstāvētie uzņēmēji, kuras kravas un no kurām valstīm mēs esam pazaudējuši šobrīd? Patiesībā ir viens no tādiem smagākajiem gadījumiem, ja var tā teikt, un tāda skarba mācība mums visiem un mūsu ekonomikai kopumā. Tas ir Kālija parka gadījums, kas ir fundamentāls un ļoti liels specializēts minerālu mēslu termināls Ventspils brīvostā. Diemžēl šobrīd termināls pārkrauj ļoti maz, kaut gan jauds ir 7,5 miljonu tonnas gadā. Un šajā gadījumā es gribētu teikt, mums ir divas mācības. Tā pirmā mācība ir tā, ka destruktīvu politisko procesu lēmumu novilcināšanas rezultātā mēs nespējam sagatavot piedāvājumu kravu īpašniekiem. Patiesībā Kālija parks savas kravas zaudēja tālajā 1999. gadā, kad tieši amatpersonu darbības rezultātā mēs Baltkrieviem, kuri piedāvāja savus kravas vest caur Kālija parku, mēs nespējām, man nezinām apsvērumu dēļ, mēs nespējām piedāvāt elastīgu, konkurētspējīgu tarifu Baltkrieviem. Šīs kravas aizgāja, šobrīd tiek pārkrauts Klaipēdā. Tur ir labāks tarifs Klaipēdā? Klaipēdā tajā brīdī noreaģēja, Baltkrievu Klaipēdā uzbūvēja savu terminālu, un šobrīd Klaipēdas, atvainojos, gadā krauj 10 miljonu tonnas minerālu mēslu. Tas nozīmē, ka Latvija ir zaudējusi faktiski, vairāk simtiem miljonu eiro ekonomikā, kas varēja plūst caur Kālija parku, caur Ventspils brīvostu. Tomēr izskan arī, ka ne tikai Kālijs ir tas, ko esam zaudējuši Klaipēdai, arī graudu un metalurģijas kravas, vismaz neoficiāli, vai tā ir taisnība? Jā, par arī metalurģijas kravas, arī šajā gadījumā, es teikšu, godīgi Lietuvas dzelzceļš ļoti operatīvi un atbildīgi noreaģēja uz pieprasījumu, piedāvāja konkrētiem kravu īpašniekam zemāku tarifu, un metalurģijas produkcija 2004. gadā, ja es nemaldos, arī aizgāja projām no Latvijas valsts. Un tajā gadījumā tā problēma bija tāda, ka mēs vienkārši nespējam ar savu tarifu, mēs nespējām noreaģēt uz tirgus pieprasījumu. Un šī problēma arī ir šodien. Tas ir tāds kompetences trūkums? Vai kā jūs redzat, kas ir tas iemesls? Es domāju, ka ir vairāk iemesli. Es domāju, ka tā ir tādu iemeslu kopa. Iespējams, ka tas ir kompetences trūkums. Iespējams, ka tas ir kapacitātes trūkums. Jo es teikšu godīgi, tā nav viegla nozara. Tā ir ļoti sarežģīta nozara un prasa ļoti, ļoti liela darba un iedziļināšanos. Iespējams, ka tieši tā ir lēmuma novilcināšanas problēma, destruktīva procesa problēma. Rezultātā vienkārši Kālija parks, ko es tikko nodemonstrēju, ļoti spilgti parāda to, pie kā mēs nonākam un kādas ir šīs sekas, ja mēs nespējam savlaicīgi, ātri, efektīvi noreaģēt uz pieprasījumu. Jo, kas ir ļoti svarīgi tādā tranzīta nozarē, 99. gadā sāka sarukt Baltkrievijas kravas uz Kālija parku. Jūs saprotiet, tas ir neatgriezenisks, es teiktu, letāls process, jo mēs atpakaļ šo tranzīta ceļu faktiski nevaram izmainīt. Tas nozīmē, šo lēmumu rezultātā mēs varam, ja var tā teikt, zaudējam letāli Baltkrievijas minerālu mēslu kravas. Bet varbūt arī graujošie fakti par Kālija parku ir šā brīža pārvaldītāja atbildība. Pārvaldītājiem taču ir jārūpēs par savu uzņēmumu. Šobrīd kravu apjomu kritumi nav tikai Ventspils ostā. Šobrīd kravu apjomu kritumi iezīmējās arī Rīgas brīvostā. Kravu apjomu kritums ir Latvijas dzelzceļā. Tas nozīmē, ka tā ir kompleksa problēma. Mēs nevaram runāt par vienu vai otru pārvaldnieku atbildību. Tā šobrīd ir Latvijas kopējā problēma, un tā problēma ir tā, ka līdz šim mēs neesam spējuši apsēsties pie viena galda, paskatīties reāli uz esošo situāciju, nolikt mājas darbu termiņu un spēt sagatavoties šobrīd uz novembri, kad es atvainojos, Latvijai ieradīsies pasaules lielākās ekonomikas premjeras.
Antāns kundze, mēs sacīsim paldies par šo sarunu. Paldies, ka bijāt mūsu studijā. Vēl noslēgumā pavisam īsi vienā vārdā, ja jūs varētu mums pateikt, kā jums šķiet, vai Latvija būs jaunajā Ķīnas zīda ceļā? Jo tas, ko saka ekonomisti, ir patiesībā, lai mēs paskatāmies reāli, ka mēs geogrāfiski nemaz neesam tik izdevīgā pozīcijā attiecībās starp Ķīnu un Rietumu Eiropu, jo tas ceļš taisnāks sanāk mazliet zemāk caur dienvidiem. Bet mēs šeit runājam par to, ka mēs būsim jaunajā zīda ceļā, bet varbūt te būs tikai kāds atzars. Ko uzņēmējs saka vienā vārdā? Kā jūs teikt, būsim zīda ceļā vai nebūsim? Mums ir jābūt. Mēs ļoti ceram, ka mēs būsim šajā zīda ceļā, jo tā šobrīd ir faktiski mūsu vienīgā iespēja, lai mēs nenonāktu tranzīta izolācijā. Un tas, kas ir svarīgi saprast, ka tieši Baltijas valstīm un arī tieši Latvijai ir 3 ostas pie jūras, kurām ir izēja gan uz Skandināvijas tirgu, gan uz Krievijas tirgu. Šādu iespēju nav ļoti daudzām valstīm. Mums vienkārši ir jāprot šobrīd tā kā ekonomikā uzbūvēt to savu gaismas pili.